Šodien es jums gribētu parādīt vienu labu lietu. Nu, diezgan bieži darbā ar SketchUp rodās tādas situācijas, kad vajag uzzīmēt raustīto līniju. Zīmējot ar SketchUp līnijas, redzams, viņas visas ir nepārtrauktas līnijas, un ar raustīto līniju īsti uzzīmēt variantu nav. Nu, varētu darīt tā, ka līniju sadala kaut kādās daļās. Nu, apmēram iedomājieties, kāda varētu izskatīties katra 24 segmenti. Katra segmenta garums man būs 112 mm. Nu, piemēram, šādi. Un tad mēģināt uztrāpīt to vienu, atstāt vienu dzēst. Nu, jāatzīstās diezgan tāds, nu, nevisai sakarīgs risinājums, un tā vai tā vienalga man sanāk līnija un atstarpe pilnīgi vienādā garumā, kas īsti nav laba lieta. Bet paldies visiem izstrādātājiem un pielikumu rakstītājiem. Šodien es jums parādīšu vēl vienu labu paplašinājumu, jeb pluginu, lai varētu vienkārši zīmēt raustītās līnijas. Tātad internetā ierakstīsim adrešu joslā. Es esmu savācis tos spraudņus diezgan daudz, nu, tādu kolekciju, kuru visi var lietot. Atrodās viņi šeit, ko jūs jau noteikti zināt, punkts uz slīpsvītra, Redzat, neraksta T burtu, jo tā adrese bija aizņemta ar SketchUp, tāpēc es vienkārši ierakstīju bez T burta. Nu labi, šitā. Okay. Šeit tie plugini stāv, lai viņi, nu, faktiski, lai viņi nebūtu jāmeklē pa internetu, kur viņi Sketchucationā vai kādās citās vietnēs atrodās. Reku parulējiet sarakstiņu uz leju, atradīsiet šādu te spraudni ar RBZ kodu, lejuplādējam viņu. Viņš mums ielādējās tur. Viņus vajadzētu savietot vienā kaut kādā vietā, kur tie spraudni glabājas. Nu, pagaidām man viņš mētājas uz darba virsmas. Tāpēc es viņu uzinstalēšu tūliņ. Tātad to failu atveram logi, paplašinājumu menedžeris, instalēt paplašinājumu un jāsameklē darba virsmā. Reku viņš ir šitais RBZ fails, atvērt. Jā, reku viņš mums ieslēdzās. Autors ir Vladimirs Siroježkins. Paldies viņam par darbu. Pārbaudīsim, kā strādā viņa instruments. Tad uzzīmēsim līniju un ar labo pogu atrodam komandu aizvietot ar raustīto līniju, un tagad es varu rakstīt, cik garu līniju man vajag, cik garu atstarpi. Nu, teiksim, 20 un šo 5. Ok. Nu, līnija pārveidojas par raustīto līniju. Tātad mēģināsim izmērīt. Jā, garums ir 20, atstarpe 5. Mēģināsim vēlreiz. Tātad līniju dalīt 10, 3. Nē. Jā. Tagad viņš mums darbojās. 10, 3. Pareizi. Un, ja es līnijai uzlikšu to noludinājumu, īsti nesanāk. Nu, 200, tiksim, nē. Jā, tad viņš mums darbojās. Nu, tālūk, raustītās līnijas, diezgan viegli.
un lietojiet veiksmīgus darbus.